ministriem, labklājības joma, satiksmes joma, kā zinām, tagad zemkopības ministrijas pārņemšana ar fonu, starp citu, uz kura ministre bijusī premjera atbrīvoja bijušo ministru. Vai šo ministriju jūs uzskatāt par tādu problēmu ministriju vairāk vai tādu pateicīgu vietu, kur īstenot partijas politiku? Vai īstenot partijas politiku vai pateicīgu vietu, es vairāk teiktu to, ka šobrīd bez kokrūpniecības zemkopības ministrijai arī citas nozares, zivsaimniecība, lauksaimniecība, kas tomēr ir tas viens no lielākajiem, kas mums šobrīd Latvijā ir. Un, manuprāt, un es vienmēr tā esmu darījis, kad es strādājis, lai uzlabotu visas tās situācijas, kas ir nozarēs, lai sakārtotu, lai mums nebūtu kaut kādi problēma jautājumi, jo droši vien, ka mums nevienam dzīvē negribās saskarties ar kaut kādām problēmām. Tomēr šī ir joma, kur ļoti daudz ir atkarīgs arī no laikapstākļiem, un tos mēs Protams, lauksaimniecība ir viens no lielākajiem riska biznesiem. Mēs zinām gan sausumi, gan slapjumi, kas ietekmē ražas, līdz ar to arī cenas, pārtika. Riska menedžments nopietnas vajadzīgs līdz ar. Protams, laika apstākļus mēs vēl neesam iemācījušies regulēt. Varbūt jaunais KEM ministrs to būs iemācījies vai parādīs, ka to var izdarīt. Bet jā, ir pietiekoši daudz problēmu jautājumu, kas lauksaimniecībā šobrīd ir jārisina. Ja šobrīd premjers ir prasījis no katra ministra 3 izdarāmus darbus tuvākajos 3-4 mēnešos, tad man jāsaka, ka tagad 2 dienas kopš esot zemkopības ministrijā, es redzu, ka vismaz ir 15 un vairāk lietas, kas ir ātri risināmas bez tām lietām, ko es sev publiski esmu šobrīd nosaucis. Tam arī pieķersimies, un tomēr cik lielu jūsu uzmanību un enerģiju paņems šī jau minētā kokrūpnieku lieta, arī nepilnības Latvijas valsts mežu pārvaldībā? Pirmkārt, jāsaka tas, ka ir jāievieš visu valsts kontroles ieteikumu, kas ir atbilstošos termiņos, iespējams, ko mēs varam izdarīt ātrāk. Uzņēmumu pārvaldība, uzņēmums šobrīd strādā bez valdes priekšsēdētāja. Vakar ir izsludināts konkurss uz valdes priekšsēdētāju Latvijas valsts mežos. Šodien es tiekos arī darba sarunā ar valsts kontrolieri un viņa cilvēkiem, lai mēs būtu uz viena viļņa attiecības to, kādā veidā mēs uzlabojam, nodrošinām Latvijas valsts mežiem, kas ir viens no pelnošākajiem, lielākajiem uzņēmumiem valsts šobrīd visu pārvaldību, finanšu plūsmas, tos pašus apaļkoka izsoles tā, lai mēs vairs nesaskārtos un aizmirstu par to, kas ir nesakārtots. Es papildus esmu vēl pieņēmis sev atštatā sev padomnieku, kas man tieši būs atbildīgs par visu pārvaldību, visu. Cilvēks ar ļoti lielu pieredzi, Edgars Vojskis, kas ir ekonomisko zinātņu doktors tieši arī visās pārvaldībās. Viņam ir ļoti liela pieredze. Viņš strādās man ārštatā. Cilvēks ir gatavs palīdzēt, lai mēs tiešām uzliktu visu atpakaļ uz pareizu viļņu. Jaunais premjers uzsvēra, ka tajās sarunās par valdības veidošanu, protams, katrai ministrijai ir tā sava prioritāte numur 1, no kuras neviena partija nebija gatava atkāpties. Skaidrs, ka Zaļo un Zemnieku savienībai tā ir šī joma, un tajā pašā laikā no tāda ētikas viedokļa raugoties, vai jūs neredzat tur nekādas domstarpības par to, ka pēc tādas aizdomēnas šī joma tomēr paliek jūsu? Aizdomēna ir viena lieta, manuprāt, tas, ko es teicu, svarīgāk ir strādāt, tad mēs varam aizdomēnas savilkt šobrīd uz veselības ministriju, kur ir slimnīcās korupcijas lietas, kas zemkopības ministrijas pusē nebija. Tā mēs varam runāt par aizsardzības jomu, kur ministrs tika atstādināts. Tā mēs varam runāt kopumā par valdību. Mēs šobrīd runājam par jūsu pārstāvju tēmu. Es domāju, ka strādājam uz priekšu, ejam to, lai nozares mēs varam sakārtot. Tad nav nekā tāda iekšēja nekomforta sajūta, ka ir jāturpina. Es neesmu pieredzis dalīties ar komfortu, vai uz kādu apvainoties, esmu pieredzis strādāt.
Nu, labi. Tad par tādiem arī runāsim budžeta veidošanu. Gan Latvijas budžets, gan Eiropas Savienības daudzgadu budžets, protams, ir tas aktuālais, jutīgais temats. Cik daudz ko reāli var paspēt vēl izdarīt arī šī Eiropas Savienības lielā, ilgākas perspektīvas budžeta veidošanā Latvijas intereses aizstāvot? Cik tur kaut kas vēl ir maināms uz labo pusi? Jo kritika ilgu laiku, jau kādu gadu vismaz diezgan pamatīgi. Jā, šobrīd es domāju, ka ir jāpieturās pie tām sākotnējām pozīcijām, kas Latvijas valstī ir, lai mēs tiešām arī šai lauksaimniecības pusē panāktu līdzvērtīgus nosacījumus ar citām dalību valstīm. Es atceros, mēs stājāmies Eiropas Savienībā, un tad bija no komisijas puses teiktais, ka līdz 2015. gadam visiem būs visi maksājumi, tiešmaksājumi visā Eiropā izlīdzināti. Nu, šobrīd mēs esam 2026. gadā un redzam, ka nebūtu tas nav izdevies vai nav sanācis. Kāds arguments, lai piespiestu Eiropas komisiju citādāk domāt vai runāt? Līdz ar to, jā, šobrīd ir jāpieturās pie šī. Nu, neviens tev papildus naudu neies. Te, protams, ir jāmeklē sabiedrotie mūsu kaimiņu valstis un citas valstis, lai mēs tiešām arī šo konkurences spēju attiecībā pret citām valstīm varētu nodrošināt nākamajā plānošanas periodā ar kopējo lauksaimniecības politiku. Es jau šobrīd 22. un 23. jūnijā dodos uz Briseli, kur 22. ir zvejas kvotu sadales, un nākamajā dienā ir tieši par kopēju lauksaimniecības politiku šīs sarunas. Arī premjera līmenis, kur būs visvairāk atkarīgs, protams, no premjeriem, jo premjeri pieņems šos